čoisiem. Šodien ir atvesti mums kokmateriāli priekš jumta, kas būs plānā šī daļa jumta nomainīt pavasar. Tā kā jāiekrāj nauda, bet kokmateriāli tagad jāspērk, jo šie ir rezerves kokmateriāli. Tie ir tie, kas ir plānoti, kad žūš, bet pasūtījām 150 arī 50 gadījumā, ja vajadzēs kaut ko stiprināt vai protezēt vai uzlikt papildus stiprībai. Es ceru, ka viņi būs pažūši. Ja nav kaltētie, es ceru, ka līdz vasarai vismaz tiem 25 var būt. Nezinu, kā būs, tā būs. Man vēl ir 100 reiz 50 pakaltēt, bet, jā, pasūtīt 50 reiz 50 un 150 reiz 50. Laikam kāds pa kubam, kad tā bija reiķināts. Precīzi nepateikšu. Un, jā, ja šīfers virsū, tas bezos best. Un te iekārtots. Drusku ir tā kā nolīmeņots un tā, lai var vēdināties. Un nākamais projekts. Goba. Labi, jāsāk salikt tā, lai žūst. Tātad šādi izskatās gandrīz 2 stundu darbs. Meklējām pa visu īpašumu, kur varēja dabūt šīferi, lai uzliktu šo jumtiņu. Jo, jā, šī jau ir 3. kaudze. Šādi te. Katru gadu cenšamies ziemā nopirkt pa 2-3 kubiem kokmateriālu, lai žūst priekšdienām. Jā. Ir kā labāk, ja man liekas, ka ziemā pērk. Un jā, tad cerams, kad normāli stāpulēsies. Normāli žūst. Tātad
šādi no iepriekšējā video nebija redzams, tumsā bija viss te malsiņi, tur ir kaudzīti. Un tagad, jā, saulīti iespīd iekšā arī šajā daļā. Baigi feini. Kalnu priedi. Kalnu priedi arī pagaidām, nu, kā citāci. Jā. Uzreiz aiziet tur, kur saule nav, uzreiz augstāks. Nu jā. Tas iepriekšējais video bija pirms 2 mēnešiem, ka pirmais sniegs būsnītis, tagad jau ir laiks pagājis. Teikšu godīgi, iekšā neko nedarīs. Tā kā tur bija, tā ir. Un tagad, jā. Gatavojos šajai pusē, kā redzat. Kā redzat, te ir, nu, arī sūdīgi. Lai gan, nu, visā mājā ir sūdīgi, te arī iesēdies, tur būs jāceļ gan jau. Bet, kāpēc kokmateriālu ir doma mainīt, nu, visu jumtu es uzreiz nevaru nomainīt. Arī tāpēc, ka pamats nav vēl visu ielieta, bet arī finansiāli ļoti smagi. Jo jumts ir pār 300 kvadrātmetriem. Un viņš nav ļoti sarežģīts, bet nav arī baigi vieglais. Līdz ar to, jā. Šos kursam laikam jauks nost un varbūt pārmūries nākotnē, nezinu. Bet kopumā šī daļa reiķinamies kaut kur 49 kvadrātmetri tā, bet nu kaut kur pie 70 ar slīpumu. Grūti tā pateikt. Te, kad noņems nost to jumtu, tad arī izmērīs to segumu. Lai precīzi, bet es domāju, būs jāņem uzreiz palete ar to, kā to teikt, to jauno šķietcementu, jā, loksnes laikam. Palete, kas ir 100 gabalu. Un tad arī jāprēķina, cik tie šie te, tas papildu elementi vajadzīgi, tās vēja dēļi un koras, arī viss šis notekas. Nu, gribētos iekļauties zem 2000 uz šo jumta daļu. Bet, nu, vai tas izdosies, tā redzēs. Pagaidām kokmateriāls 500 eiro. Ir nopirkts tie 2 kubi, vai mazāk vai vairāk, kaut kas tāp tad. Un tad, jā. Viss atkarīgs arī baigās lētās, negribu tās lietas noteiks, gribu normāls tā, lai nav problēmas. Kāpēc, nezinu, tu izmēri, jo te vēl nāks platāks. Šis te, kas būs, tas būs aptuveni tik, cik siltumizolācija būs. Un es gribu vēl tos 50 cm, lai pie pārkara. Un te tas pats līdz pamata beigām, kas te būs tas karkas aptuveni, nu, 15 cm šeit un plus vēl 10 cm, 5 cm tas vējošanās daļa. Un tas dēls arī pats par sevi, man liekas, ir 18 vai 21 apdars. Līdz ar to, nu, bez no šīs te, aizmirst, kā sauc, bez pārkaras negribēt, līdz ar to gribu to pārkaru kaut vai, nu, 20 cm, nē, kādu 50, es nezinu. Viss ļoti atkarīgs, kā būs. Bet, nu jā, tādi tie plāni. Šogad, nu, ierakstīju plāns, tad nākamie jaunajā gadā varēs apkopot, vai ir izdevies vai nav. Jo pagaidām, nu, tā depresija ir par to visu stāvokli. Mums te ir tās, šīs te visas brusas jāmaina. Ka te
iepriekšējos video redzējāt, kādas viņas izpūš. Tāpēc liksim jaunas te. Tās liks jaunas, atstēs pret tejienu, pret karkas jauno. Logiem pasīsies, varbūt sanāks nauda, varbūt nesanāks. Tad varbūt tikai karkas uztaisīs. Un ar apšūca plēju. Tā pagaidu variantu. Jo visi baigi dārgs. Un studijas arī nav pavelti. Līdz ar to alga aiziet diezgan ātri visur. Ir pagājis kāds laiks. Un, jā, pamazām žūst tie koku materiāli un ir atpūsnes. Tagad neesmu neko darījis dēļ šī sniega. Ļoti traucē, kas vispār strādāt. Līdz ar to, tagad pastrādās pie. Un tā aptuveni izskatās. Kur vairāk sapūst, kur mazāk. Jā, kaut kas tur iet cauri, protams. Bet vismaz 80% kādas to lietu vienkārši nogruši tālāk prom. Un, jā, gribu atbrīvot tagad vietu no tejienes uz tejienu. Te ir man jaunā darba zona. Tātad šeit ir nākamie metri. Un jāpiekārto šis te, jo reāli neko neesmu darījis pa šito laiku. Jo, ziema, kā saka, bija stiprāk nekā domāju. Jā, aiznesām saldētavu uz otru pusi mājai. Piekārtosim, jāapsēd šie te skapji, jo te būs pūtekļi daudz. Un jā, arī. Kas tik nav. Pārnes visu uz šo verandu. Un, jā, kamēr nav baigie mīnus. Šādi te.
sakārtoju un tagad gribu nosist uz tām palodzēm. Nu, tādā augstumā to apmetumu pasīties tur apakšā. Uzsasīt tā, lai daudz maz neiet tie putekļi. Tur, kur viņi neiet, bet... Šajā mājas daļā ir tāda doma, kad varbūt nesitīsim to apmetumu pilnībā nost. Ja viņš tur, kur baļķi labi, tur viņš turas diezgan normāli. Šeit es gribu vienkārši uzlikt visu kokšķēdes plātnes, no iekš tos visus vadus, savilkt visu tā un tad apmest vai ar tapetēm, nu, diez vai tapets, bet visticamāk kaut kādu apmetumu, varbūt kaļķi pa virs tādu dekoratīvo tam plātnēm vai, nu, te jau izdomās. Jo, nu, darbs pie tās istabas blakus tur būs diezgan grūti tos visus baļķus tīrīt un pulēt un atnaglot. Nu jā, tāpēc te es domāju, tīri, ja apmetums turās normāli, tad atstāšu viņu tīri tikai līdz palodzēm visu nomainīšu. Protams, jāskatās, kas otrā pusē, tā kā noņems apdaras dēļas. Ja tur būs izpūs, nu tad nekas cits neatliks kā mainīt. Bet, nu jā, šī puse ir daudz labāk, jo te dzīvoju. Vismaz pirms 3 gadiem te vēl dzīvoju kāds. Tagad dzīvo tikai otrā mājas pusē. Tā kā, jā, līdz ar to diezgan ātri sanāca visu noņemt nost palodžu daļu. Daudz ātrāk nekā otrā pusē. Te arī tas palodzes, kas ir apakšējās daļas zem logiem, nav tik traki izpūš, un dažās vietās pat, ja nebūtu zem logiem izpūst, to varētu nemainīt, bet, ja sākām mājas vienā daļā, tad, jā, iesim apkārt visai mājai ar tajiem blokiem, un veidosim pēc tam tā kā vēl vienu karkas, var teikt, vēl vienu māju mājā, un apdari. Šāda te situācija pēc aptuveni stundas ar kalašanu, noņemšanu tur. Jā, tur loks, lai tur tie putekļi visi iziet ārā, nu vismaz kaut daļa. Nu jā, te var redzēt, ka tie baļķi, nu nav tik sliktā stāvoklī kā otrā pusē, ko mēs pagājuši gadu taisījām. Bet, nu, ap logiem tāpatās kaut kāda trūpe ir bijusi, un, diemžēl, jāmaina. Tad šajā istabā, šādi te pagaidām izskatās. Un var redzēt čūpiņa malku. Izmantosim kurināšanā šos te vecos dēļus. Vajadzētu būt tīri normāliem. Tad, te mums tādas pārdomas veicām, kā mēs labāk nomainīsim šīs te sijas. Jo,
Uz viņām balsts spārs daļēji balsts tā krēslu, kas tā konstrukcija. Un, jā, jo kādam ir kādi, varbūt, YouTube video vai kaut kāds raksts par to, vai bijusi pieredze, es droši rakstēt, es labprāt uzklausītu jebkādu šo pieredzi ar šīm te nomaiņām, jo pagaidām vēl neesam pieķērušies tam. Gaidam, kad būs drusku nožūs, lai varētu, tā kā mums jānoņem vispirms tā ārā fasāde, jo viņa pienaglot, viņa traucēs. Jo mums pie reizes ir jānomaina tas augšējais baļķis, dažos vietās 2 baļķi. Tūlīt parādīšu, kā izskatās aptuveni no augšas šī situācija. Nu jā, tā spāris sēž tām brusām. Ir doma, jā, vienkārši atstutēt no āras, uzlikt tas simnieci un pacelt vai kā. Jā, tāpēc varbūt tās, ja kādam ir tiešām tie video kaut kādi, vai pašam pieredze, tad jā, uzklausīt. Nu, pagaidām varbūt tas nav tik prioritāri, bet pamazām gribētos šo te sataisīt, lai var mierīgi iet tālāk. Lēnām taisīt tos griestus un, nu jā, aizvērt to telpu, tā kā noslēgt. Jo to gribētu izdarīt, jā, pirms jumta maiņas, kas plānot vasarā. Nu, paldies, ka noskaties šo video. Cerams, ka nebija pārāk garlaicīgs, un te jau tiksimies nākamajā video. Cerams, jau sniegs būs nokusis un varēs kaut ko nopietnāk darīt. Tā.